Es šonakt lokā iedegšu sveci par nāvi, par dzīvību, par šodienu, kad gana ir viss, par jums, kas dāvāja mums brīvību, par dvēselēm, kas alka mieru un savas zemes mīlētās, par tiem, kas šodien noliedz galvu pie savas zemes svētītās. Vārds Brojas pagasta pārvaldes vadītājai Santai Krūmiņai. Labvakar! Šovakar mēs vienojāmies kopīgā gaismas ceļā un esam šeit, lai godinātu to karavīru piemiņu, kas cīnījās par brīvību, cīnījās par neatkarīgu valsti, par mūsu Latviju. Mēs esam stipra un vienota tauta, ko lieliski apliecinājām 91. gada janvāra barikādēs, kad vienojoties kopīgā spēkā nosargājām ideju par brīvu un neatkarīgu valsti.
mēs varam būt vienoti ne tikai ārkārtējās situācijās, bet arī ikdienā, rūpējoties kopā par apkārtējo vidi un par saviem līdzcilvēkiem. Mēs apzināmies tās šausmas pasaulē, kur notiek karš un nemieri, un mēs varam būt pateicīgi, ka mums nav jābaidās par savām un savu tuvinieku dzīvībām. Mums nav jāklausās šāvienu svilpoņā un jāraugās dūmu aizplīvrotās debesīs. Nekas nav atsverams un vērtīgāks par mieru virs zemes, par skaidrām un zilām debesīm, par zaļu zāli. Paldies tiem karavīriem, zemesargiem un jaunsargiem, kuri brien tos ceļus, lai mēs varētu būt pasargāti un drošībā. Karavīram būt nav viegli. Ir jābūt drosmīgam, uzticamam, disciplinētam, atbildīgam, pašaizliedzīgi pildot savus pienākumus, vienmēr būt gatavam aizsargāt savu dzimteni. Bet nav jābūt karavīram, lai dotu kādu pienesumu savai valstī. Mēs katrs, ik viens, ar savu attieksmi, ar savu stipro gribu, ar saviem darbiem varam dot kādu artaviņu savam pagastam, novadam un valstī. Pateicoties un novērtējot to, kas ir, un negremļoties par to, kā nav. Novērtēsim vakardienu, priecāsimies par šodienu un ar cerībām sagaidīsim rītdienu. Būsim savas valsts patrioti un kopā vienojoties iesim uz noteiktu mērķi, jo tikai kopā ir spēks. Lai visiem mierpilns vakars un savus māju logos iedegsim svecīti, pieminot tos karavīrus, kuri cīnījās, lai mums būtu pašiem sava valsts. Gods kalpot Latvijai. Un tagad es aicinu vienoties kopīgā lūgšanā, dziedot mūsu valsts himnu. Dievs svētī Latviju!
gatavojoties Latvijas valsts proklamēšanas 105. gada dienai, prezidenta kancelei tika izsludināts konkurss, kurā varēja piedalīties ik viens jaunietis, tādējādi iejusties un izjust, kā būt Latvijas valsts prezidentam un uzrakstīt svētku runu. Piedalījās konkursā arī Rojas vidusskola un tās audzēkne Eva Kirīlova. Klausīsimies, kāda būtu runa, ja viņa būtu mūsu Latvijas valsts prezidents. To pašu svētāko tu neaizmirsti, vai celies debesīs, vai jūras dzīlēs nirsti, vai draugu pulkā dali savu prieku, vai viens pats satiecies ar pretinieku. Tu esi Latvija. Labvakar, godājamās dāmas un kungi, zēni un meitenes. Labvakar visi, kam Latvija ir svēta. Visi, kas lepojās un jūtas lepni par Latviju. Labvakar, Latvija! Tālais 1918. gada 18. novembris. Latvijas neatkarības pasludināšanas diena. Mūsu tautas vēsturiskā svētku diena, kas dzimusi sirdīs, lai zīmētu mūsu valsts liktenes ceļu. Šajā dienā Latvijas dēli un meitas ieguva spēku, lai pasludinātu mūsu tautas neatkarību. Tas bija brīdis, kad mēs atzīmējām savu izvēli būt brīviem un neatkarīgiem. Tomēr laiks bija pilns ar asarām un zaudējumiem. Pēc Pirmā pasaules kara turpinājām cīnīties par mūsu valsts tiesībām un suverenitāti, jo sava pastāvēšana mums bija jāizcīna, kad par varu Latvijā cīnījās gan krievi, gan vāci. No 1920. līdz 1940. gadam mēs baudījām īsu brīvības mirkli. Pirms padomju un nacistiskā okupācija pakļāva nelaimei. Mēs pieredzējām ciešanas un zaudējumus, bet nekad neaizmirsām mūsu mērķi – būt brīviem. Kā teikts portālā LSM LV, 1918. gada 18. novembrī Latvijas valsts tika dibināta uz teātra skatuves, un vēl ilgi tā turpināja pastāvēt visur, kur, tikai ne uz Latvijas zemes, uz karavīru lūpām un durkļu galos, uz kuģu klājiem un diplomātu portfeļos uz papīra. Brūkot Padomju Savienībai, Latvijā aktivizējās politiskie spēki, atkal sajūtama tautas vienotība domās un dziesmā, kas tautu uzreiz mudināja nepadoties un cīnīties valsts labā. 1990. gada 4. mājas, otrs, tikpat nozīmīgs brīdis Latvijas neatkarības vēsturē. Šajā dienā tauta, kā viena liela ģimene, atkal stājās pretim saviem pretiniekiem par neatkarīgu Latviju. Tūkstošiem cilvēku pulcējās Rīgas ielās, vienotā pulkā skanot mūsu dziesmām un neatlaidībai. Ar šo vienotību un ticību mēs pasludinājām Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, un tā sākās mūsu ceļš atpakaļ uz brīvību. Mūsu vēsture ir pilna ar cīnīšanos un izturību, ar svētkiem un uzvarām. Tomēr vienmēr mūs vienosi spēja cīnīties un ticēt mūsu sapņiem. Mēs esam pierādījuši, ka mēs esam spējīgi sasniegt lielas lietas, ja mēs turpinām iet vienotā ceļā. Šajās svētku dienās mēs atceramies tos, kuri deva dzīvību par mūsu valsti un apņemamies turpināt virzīties uz priekšu, saglabājot un veicinot mūsu neatkarību un demokrātiju. Ar pārliecību un lepnumu mēs atceramies mūsu vēsturi un apliecinošo spēju sasniegt brīvību. Latvija ir mūsu mājas, un mēs esam gatavi aizstāvēt to ar visu mūsu spēku un mīlestību. 1918. gada 18. novembris un 1990. gada 4. mājas ir mūsu vēstures stāsti par izturību, cerību un vienotību. Stāsti, kas mūs iedvesmo un kurus mēs turpināsim rakstīt nākamajām paaudzēm. Kāreiz teica Latvijas eksprezidents Guntis Ulmanis savā runā, mūs visus šodien tuvina svēts pienākums atcerēties par brīvību un neatkarību un par Latvijas valsts dzimšanu ziedojušos, aizsaulē aizgājušos Latvijas dēlus un meitas. Tāpēc darīsim tā, atcerēsimies viņus, godināsim viņus un pateiksimies viņiem, ka jau 105. reizi varam teikt – daudz laimes Latvija!
Paldies, Evai, un mēs varam būt patiesi lepni, ka mūsu vidū aug jaunieši, kuri ne tikai skatās nākotnē, bet cien un lolo pagātni un mūsu vēsturi. Turpinājumā būs dziesma Zivsnī zvaigznes Aizdaugavas, ko izpilda Keita Anna Mitenberga. Mūsu jaunatne ir mūsu nākotnes pamats, un mūsu pienākums ir viņus iemācīt mīlēt un cienīt Latviju un tās vēsturi. Uz runu vārdu dodu Aigaram Vārnam, jaunsardzes instruktors un valsts aizsardzības mācības skolotāji. Paldies! Man stāstīns būs par vienu puisi. Diemžēl vārdu uzvārdu nezinu. Ļoti jauns būdams, viņš stājās pretī lācim, lai izglābtu savu tēvu. Likām rokā viņš to darīja un uzvarēja. Turpmāk šis jauneklis izauga liels un aizstāvēja ne tikai savu tēvu, bet arī visu Latviju
pret iebrucējiem. Turpmāk viņu sauca par Lāčplēsi. Stāsts beidzas ar to, ka šis Lāčplēsis tiek ievainots un nogrims Daugavas dzelmē, bet stāsts ar to nebeidzas. Viņa gars paliek starp mums un turpina dzīvot ar mums. Tā arī tas epos vedina domāt, ka jebkurā brīdī mums ir jābūt gataviem vienoties pret iebrucējiem, pret ļauniem spēkiem. Es zinu, ka mēs spējam vienoties lāpu gājienam, mēs spējam vienoties basketbolistu, hokeistu uzvarām, bet padomājam pie sevis, vai mēs spēsim vienoties īstas nelaimes gadījumā. Tāpēc novēlu visiem turēt sevi šo Lāčplēša garu un vajadzības gadījumā atcerēties par viņu. Paldies! Nākamais turpina Kristaps Gitendorfs un viņa dzejols, un tālāk būs dziedās Keita Anna Mittenberga un Eva Kirilova latviešu tautas dziesma Daugaviņa. Tur zinu tevi zemi cenā, kur lejas meži šalts. Tur pērkons līksmi jodus dzenā, un saules prieks nāk sirdī salds. Tur dzirdu tevi senā daina, kad uguns mirdz un līgo skan. Tad burvība šo dzīvi maina, tiek dvēsele atkal jauna man. Tur varoņiem un senčiem dusa, tur jaunas ciltis cīņās iet. Tā Latju zeme, kura klusa, tā Latju tauta, kura dzied.
Paldies vēlos teikt visiem, kas šodien ieradās, kas ar katru savu iedegto liesmiņu pieminēja mūsu tautas varoņus. Paldies vēlos teikt arī Zemesardzes 46. kājnieku bataljonam un jaunsargiem, kas kuplināja mūsu gājienu. Paldies jums! Bet tagad visus vēlos aicināt kopīgi doties Rožas kultūras centrā uz filmu noskatīties Mana brīvība. Lāpas droši varat nolikt šeit saspraust brīvajās vietās un pabūsim vēl kādu brīdi kopā. Paldies!